Sveiki, iepazīsti komūnu epizodē. Šoreiz ar pilnīgi jaunu, pilnīgi nepazīstamu biedru Sevals 2. Cerams, ka es izrunāju pareizi. Pareizi. Super. Kā mums piebiedrojas arī tāds ilgadējs ierakstītājs kā Mr. Kadiljaks. Šalom, mazrusciņ jau rūsu iespējams jau virsū kaut kur krājas. Jā, nu ziema kā nekā. Bet vēdēška palīdz. Mm-hmm. Jā. Un mūsu brīnišķīgais klejotājs pa pasauli, kurš muzicē Mēnestrēls. Es neesmu sanācis ne klejot, ne muzicēt, bet kādu dienu. Bet sirdi un dvēselē, jā. Jā, ok, mums Sevals. Man jautājums par to divnieku. No kurienes tas divnieks parādies? Es jau saprotu, Sevals tur gan jau ir saprotam, bet es šaubos, ka mums fórumā bija aizņemts Sevals. Aizņemts ir vienmēr, tāpēc es pielieku vienkārši divnieku un vienmēr ar viņu eju visur. Tāds populārs niks sanāk. Tā kā segvārds. Vienmēr visi tā kā ir aizņemti, un es jau esmu pieradis jau to divnieku rakstīt. Un jau liekas, ka jau bez tā divnieka es vairs nav vairs tas. Ko vispār Sevals nozīmē? Tas jau ir no seniem. Es visu laiku viņu izmantoju. Un... Cik seniem laikiem, vai tas ir kaut kāds jau ERC, vai kā viņš bija čats, vai vēl kas? Nē, tas jau ir tas ir no kaut kādām spēlēm, vai kas bija nācis. Izmantoju. Iespējams, kaut kādas šaudīšanas. Kaut kāds šaušanās spēlītas vai kas. Vai tas bija Battlefield? Es jau vairs neatceros. Pasen. Battlefield. Mums jāsaprot, ka bija Battlefield cilvēks, tad bija Counter-Strike cilvēks. Jā, vairāk Battlefield, es teikšu. Battlefieldā bija kaut kā grūti atrast kompanionus. Bieži vien pārsvarā bija CS un Battlefield tur kaut kā tur tādi hardcore cilvēki, kuri grib jaunas izjūtas izbaudīt. Ienākts cilvēks no CS un izrādās, ka te kaut kāda minimāla fizika notiek. Kā tas ir iespējams? Baigi ilgiem mači, baigi tālu kaut kur jāskrien. Jā. Ko Seval? Mums šis būs tāds interesants ieraksts, jo mēs īstenībā par tevi neko nezinām. Tad es varu pastāstīt par sevi. Jā, tas būtu interesanti. Visai, es domāju, es redzu sākt ar to, ar ko tu vispār aizraujies pa dzīvi. Darbs man ir celtniecība. Man pat, es esmu tā kā lai saka, DIY. Man patīk visu kaut ko veidot, taisīt. Mājas es taisu no nulles līdz atslēgai. Tas jau ne jau viens pats. To es daru ar brāli kopā. Tas ir mums tāds tā kā. Mēs esam reāli tā kā viena komanda, un mēs to daram tikai divatā un viss. Tā kā jūs neko papildus nealgojat, kaut kādām specifiskiem darbiem, kaut kam tam līdzīgiem? Nē, mēģinam pārsvarā paši visu pilnīgi. Ir, protams, ir kaut kā darbi, ko nevar izdarīt, kad tur ir vajadzīgs kaut kāds profesionāls kaut kam, bet pārsvarā pa savu. Un tad ir mans hobijs. Hobijs ir tā kā 3D printēšana, animes, un tad es mazliet vēl to apvienoju, veidoju figūras visādas, man kaut kur fonā ir, var arī pēc tam parādīt kādu. No tā 3D printēšanas reāli sākās ar to, kad ir, tā kā es esmu anime fans jau ļoti, ļoti sen. Cik sen, tas ir reāli man no kaut kādiem tur 17 gadiem, vai cik, bet tas ir kaut kādi 16 gadi atpakaļ jau. Tā kā. Un reāli sākās visa tāda viena figūru, ko es sāku skatīties, un kad viņa sākas parādīties tikai nesen, tā kā es tā nebiju pirms tam redzējis nekur, kad ir arī pārdošanā tā. Naruto, man populārākais patīk, pieņemsim tas Naruto, un tā ir Naruto statuja, kur pieņemsim, kur tepat var nodemonstrēt šī te. Tā lielā. Jā. Un skatījos, ka cenas viņām tā padārgas, kaut kā negribās. Ja šitādi izmēri, es domāju, jā. Jā. Un es izlēmu, domāju, poši būtu izprintēt. Bija
par tiem printeriem baigi daudz visādas runas likās, bet, tas ir droši nesasniedzams, dārgs likās. Un nopirku pirmo to epoksīda printeri. Un tad sāku tās figūriņas taisīt, tad vairāk man arī bišķi uz to zīmēšanu ir arī bišķi māku zīmēt. Sāku nopirkt tās speciālās krāsas un visu tā. Un beigās jau aizgāja jau parastais printeris. Tas ir vairāk maniem tādiem DIY darbiņiem kaut ko uztaisīt. Bet, piemēram, sāk ar kaut ko tur vienkāršo, tur izveidot sev, pieņemsim, tur speciālu telefonu statīvu. Tas tāds sākums, lēnām sāku. Tad es jau kaut ko skatos, ir arī cilvēki, kas sarežģītāk kaut ko taisa. Pieņemsim, tādas pistolītes, tur tādas uzvalkamās tās. Sapratu, tas jau arī ir forši, vēl kaut ko grūtāku. Un tad jau speciāli atvedu savu vislielāko tādu. Tas ir mehāniski viss strādā. Tas ir ar bumbiņām. Tas ir pārtaisīts kā tādas dzelzs lodītes. Un tas ir, kad aizbraucu uz saviem laukiem, savu dāčiņu, tad es tur pa buņģiņām varu pašaudīties. Šis izskatījās pēc daudzdaļīgas lietas. Un arī, jā, tur var redzēt, es pareizi redzu, viņš tā kā ar metāla skrūvēm ir saskrūvēts. Jā, viņš ir tā kā skrūvītes. Tas ir fails, kas vienkārši tu apsties internetā, sameklē. Tā vienīgais, kas ir šeit, tas ir skrūvītes ir vajadzīgas, un šis te arbuletiņš vienkārši bija nopērkams atsevišķi uzmaucams. Un tad vienkārši ieliek lodītes šeit iekšā. Viņi kaut kādi, nezinu, 10, 15 faili tur ir. Viņu jāsaliek kopā. Un tad... Un tas pats, kas nav redzams, varbūt augšā arī pulkstenis. Var redzēt. Jā, tur ir no mehānisma arī. Visas tās daļiņas ir izprintētas. Ir tikai varbūt kāda atsparīte no pildspaules bija vajadzīga. Viņš ir tā kā uzgriežams un uz svaru viņš iet. Un cik vispār tā ilgi tāda printēšana aizņem, piemēram, turbūt arbolets, cik ilgi prasa? Arbolets būs kaut kādas droši vien 2-3 dienas. Kaut kāds šitāds mazāks pieņemsim. Tāds, tur ir droši vien stunda, 2-3 stundu jautājums. Nekas īpašs tur nav. Jā, tā. No šitā, ko tu mums visu pastāstīji, es redzu, mums te ir kādas 3 lielās tēmas. Es redzu, mums ir mājas. Es domāju, visiem var būt interesanti, kas notiek māju pasaulē. Mums ir, protams, 3D printēšana, kur nu bez tās, un mums arī bišķiņi ir kaut kāda tā anime vēsture. Un 3D printēšanas pats par sevi, kā es saprotu, mums ir... Es nezinu, varbūt mums jādala ir krāsošana no 3D printēšanas, man liekas, tās ir 2 baigi atšķirīgās mākslas, tad jau veidojas 4 tēmas. Kuru mēs gribētu tādu pirmo, kāds mums ir sajūtas, kā Diliekam liekas, kuru pirmo tēmu mēs varētu šaut? Mēs varētu par mājām sākt. Jā, tā būs varbūt sāpīgā tēma mums Diliekam, jo viņš ir mājas īpašnieks. Kāpēc uzreiz sāpīgā? Man vienkārši interesē. Es nezinu, tur visu laiku kaut kas tajā mājā notiek. Tu man esi teicis, oi, tur dzīvoklis, vai ja man būtu jāizvēlās, varbūt es dzīvokli ņemt, nevis māju. Pašam man ir pats dzīvokli. Man liekas, tu tādā depresīvākā brīdī kaut ko tādu man teici. Varbūt ir tādi kaut kādi tādi, zini... Man liekas, tas bija tā, ka runa tā ir apsaimniekošana. Kad tur baigais čils dzīvoklī maksā pa apsaimniekotāju, viņi tur čakarējās. Ja vēl apsaimniekotājs pagadās, tu sakarīgs tā bāc, tur atkarīgs vēl no dzīvokļa kāda varbūt, tur es nezinu, bet mājā tu pats savs saimnieks plus mīnus esi un dari, ko gribi, palielam, mazāk vairāk. Jā. Seval, kā tu teiktu, kāds pie mums tagad ir tas māju tirgus? Grib mājas, negrib mājas? Es jau būvēju tā kā visu laiku, es kaut kā neredzu to apstāšanos, vismaz man tā ir. Es esmu pats personīgi no Siguldas, un tad tā Sigulda visu laiku apdzīvojas, aptaisās. Kaut kā to stopu. Es vismaz es to neizjūtu tā. Darbs pašlaik ir visu laiku un pieprasījums. Kā vispār notiek
tas, nezinu, atnāk cilvēks pie tevis, es gribu uzbūvēt māju. Kā vispār tas process notiek? Ar ko sākas vispār? Nu, cilvēks jau vienmēr ir gatavs, viņš jau vienmēr ir sagatavojis projektu jau, un tad vienkārši meklē kādu. Un tad pārsvarā mums nekas nav baigi jāreklamējas, mums vairāk jau atpazīst jau pat, nu, ja tu labi dari savu darbu, tad jau tev tālāk arī reklamēs paši cilvēki, jau pastāstīs, iedos telefonu numuru, un tad vienkārši viņi zvana. Saka, tāda situācija, grib taisīt māju. Un tad skatās, ko viņš grib. Ir kaut kādi tie sarkanie karogi, ka tu tāds, atnāk cilvēks pie tevis, un tu saproti, ka labāk varbūt ar šo cilvēku nevajag sadarboties, jo beigās pašam būs vairāk par galvas sāpju nekā izdevīgi kaut kāda. Nē, vairāk nav nekādi tādi bijuši, kad ar kādiem varbūt ir grūtāk sastrādāties, bet tā, nē, varbūt vienīgais, ka darbs ir bijis grūtāks, vai arī pieņemsim, kādam ir tas darbs vienkārši, kas steidzīgi, kad ir jāizpildīts, kad ir bijis nodedzis jumts, pieņemsim, ja. Un tad ātri jāskrien cilvēkam, lai saglābtu to visu, pieņemsim, viņam pirmais stāvs viss vēl ir vesels. Protams, tur vajadzēs strādāt, cik vien ilgi var, lai visu ātri nosaktu, saglabātu. Bet tā, ja pašam tas darbs patīk, tad jau. Nav tā, ka viņam skatās tāda sajūta, kad varbūt cilvēkam nav budžets, vajadzīgais reāli. Kā tu parasti ir, kad, man liekas, tā tautas gudrība ir tāda, ka tu rēķini, cik tev izmaksās tas visu, tad vēl kaut trešdaļu pa virstu piemet rezervēji. Cik kā varbūt vieglāk ir strādāt ar tiem, kam ir mazāk naudas, nekā kam vairāk naudas. Mazāk izvēlīgi būs. Tiem, kam vairāk tā nauda būs, tie jau varbūt viņi to vairāk skaita, vairāk to knapina un mēģina to sīkumu visu izvilkt pēc, tiem varbūt pat grūtāk būtu. Pilnīgi šitā. Es nebiju gaidījis, bet varbūt laikam tas savā ziņā loģiski. Vismaz man tā ir, jā, mums tā ir parasti. Bet, mājas tu ir jau visādi cilvēki. No kaut kā tā kā guļbūvas taisat vai no šiem gāzbetonu blokiem? Vai tas ir gāzbetoni, vai tas ir karkas, īpaši nav. Visu. Nav. Arī tā kā elektroinstalācija, visu saprot, jūs tā kā pilnībā. Mēs vadus varam savilkt, tos elektrības un varbūt santehnikas darbus varam mēģināt atstāt tālāk tur jau citiem darīt. Varam savilkt to lielumu visu, bet mūsu mīļākais darbs tas ir, ka mēs uztaisam pamatu, uztaisam pašu māju, uztaisam jumtu, gatavu saliekam, tās visas konstrukcijas. Man vairāk īpaši nepatīk pa iekšu tā. Ir, kad jau, protams, kaut kāda ziema pienāk, tad pat labāk jau ir pa to iekšiņu pastrādāt. Bet pārsvarā labāk tas process no pamatiem, uztaisam, uzmūrējam vai ar karkas to māju, uzliekam jumtu, segumu, un pārsvarā mēs ejam uz nākošo. Tad jau atļaujam. Cik ilgi, teiksim, tāds aizņem, tā vidē kaut kāds tā mājas tāds, nezinu, teiksim, kaut kāda tur 60 kvadrātmetru kaut kāda māja. Es pieņemu, ka tā ir tāda puslīdz normāla vidē tāda māja. Ne īpaši liela, ne īpaši maza. Cik ilgs tās laiks var aizņemt tāds māju? 60 kvadrāti kaut kur, tur jau cik sarežģīti izdomāt cilvēks jau to savu dizainu, tur to savu jumtu, un tas jau visvairāk aizņem. Bet tā, lai dabūtu ātri, droši vien jau kādos 3-4 mēnešus, tikai ārpus, es domāju, iekšpus jau tas jau cits stāsts. Jā, protams. 4 mēneši tā vajadzīgi 3. Droši vien. 3-4. Jā, nē, nav. Kā teiksim, arī izstāvu, bieži vien kādreiz vismaz es zinu, ka tur, kad tos pamatus lēja iekšā, tur cilvēki tur nezinu, bez mazais ziemā, tur rudenī jāielē, un tad tur vēl pēc gada, tu vēlreiz pielēji klāt, un tikai tad kaut kad tu pēc 2 gadiem vari taisīt tās sienas augšā. Kā reāli dabā tagad ir, es zinu, ka tehnoloģijas attīstās, kaut kas iet uz priekšu, kaut tie materiāli tā kā elastīgāki kļūst, kā ātrāks tā, padara to visu, kā reāli ir tas dabā ar tiem pamatiem. Vairāk jau pārsvarā jau cilvēkiem vajag, man vajag rīt gatavu, uzreiz, jo neviens negrib gaidīt, visu, lai uztaisītu tik pareizi, tad tas ir tiešām ilgi, jo tur visu, ko tu dari uzmūrē vai iebetonē, visam pareizi ir jāgaida, piemēram, tās 30 dienas,
Kurš gan gaida tagad, kad iemūrējam, piemēram, tur loga pārsedzi, tur neviens jau negaidīs tās 30 dienas. Nostiprina kaut kā, lai stingrāk un iet tālāk. Bet, daudz, ir, kad notiek, kad pamatus ielai visus, tad ir jāpagaida, vismaz tas 2 nedēļas ir jāatļauj, lai viņš sacietē, jo uzreiz maukt vienkārši iebetonē, rīt jau var staigāt, un tā arī gluži nevar. Ir kaut kāds jau, protams. Mums komūna ir tāda visai, lielākoties jaunieši, tēmas ir visai jaunieši arī tādas. Kā tagad mums ir tie jaunie cilvēki, es domāju, būs lielais tas jautājums, cik tad vajag vispār krāt tagad naudas, lai uztaisītu māju? Tā, ja tu pats nebūvē, ja? Es pieņemu, jo tas izmācīties būvēšanu. Es domāju, tas pēc tam jautājums, cik tev ļoti šī karjera patīk. Bet tagad ir, ka tu nogo. Tagad jau ir YouTube apmācība. Māte cilvēks pie tevis tagad nāk, cik viņam būtu jārēķinās, cik viņam uz tiem materiāliem, tur pa darbu, vispār, cik viņam tur vajag nieras pārdot. Parasti jau tur ir... Vai grūti pateikt līdz gala ciparam tur. Ja līdz gala ciparam parasti var rēķināt, kad ir šobrīd laikam ir kaut kāds vismaz 1000 eiro kvadrātā. Pieņemsim 100 kvadrātu māju, 100,000 tev tā vēl ir jārēķinās. Par to tu vari nemaz nedomāt savādāk. Diez vai, kad dabūs kaut kur lētāk vai kaut ko. Ja tu vienīgais pats tev uztais ārpusi, to tu nevari konstrukciju un pa iekšpusi ņemties gribi pats, tad kaut ko jau var lētāk dabūt, bet tagad ir vienīgais, kad ir ļoti dārgas palikušas cenas materiāliem, un tās kāpj. Tagad bišķi ir normalizējies, bet viņas kaut kā ir pacēlušās ļoti, un tā cena uzreiz mājām arī. Okay, tātad tu vismaz 1000 kvadrātmetrā plusā. Visi, kas grib sev mājas, es zinu, man liekas, ka mums ir daži, kas tur sapņo pa kādu dienu māju, vēl kaut kas, te vajag rēķināties, ka tas pagaidā maksā tīk. Protams, inflācija izdarīs savu, un tas paliks dārgāks tikai. Bet, ir, protams, tie materiāli ir jau, kur tu iekonomē, vai tu izdomā, vai tu ņem tur gāzbetonu vai koku. Agrāk bija tur lētāk bija koku. Man liekas, ka jau ir atgājis atpakaļ, būs gāzbetons jau lētāks, un tas manevrē. Es jau, tur jau arī vairāk ir jāskatās, ko cilvēki domā, kurš ir labāks, prasa tur, tas gāzbetons, keramzīgs. Tas jau vairāk atkarīgs, kādu tu to projektu iedosi, vai tas jumts būs pa smagu, vai tu pirms dakstiņš būs. Dakstiņš pirms ir smags, tad viņam vajag arī lielāks, tā stingrāk to konstrukciju. Tas viss baigi daudz tie. Tas ir reāli jāpasēž ar to cilvēku, jāparunā, jāizrunā viss, un tad jau tiek pie kāda kopsaucēja. Un kā tev viss šis ir kā karjera, tā celtniecība, māja celtniecība? Vai ieteiktu mūsu jaunai tautai iet šajā virzienā? Vai arī nē, tev konkurence labāk nevajag? Nē, konkurence jau nekad nav pa sliktu, bet celtniecība tas ir tāds pasmags darbs. Es tā uzreiz varu teikt, ka labāk jau, protams, jau var kaut kā sameklēt to dzīves ceļu kaut kā mazliet vieglāk. Kāpēc ne? Jāiet vienmēr uz to bišku, lai dabūtu. Man, piemēram, tas patīk, tas mans tāds jau, man, piemēram, pašam tāda dāčiņa ir, ko es taisu, mēģina tur iekšā, tur savu izpausties varu, un arī, pieņemsim, man tāda maziņa es uzcēlis 25 kvadrātu, kur izprintēta tāda modelīts, kāds ir. Wow! Ritīgi forši. Viņa tāda meža mazā tāda mājiņa, kur iekšā varēja izpausties, sataisīt tur, pieņems no ozola kaut ko un tā. Vai tagad tā pastoties uz šo tavu to 3D printēšanu mājai, vai tu, teiksim, kaut ko varbūt analoģisku, varbūt ar klientiem, pieņemsim, klients atnāk, tu varbūt tā kā, nezinu, beigās izprintē to, varbūt to mājiņu, kā viņi varētu izskatīties dabā. Tā kā, lai vieglāk varbūt kaut kādas lietas analizēt, vai, nezinu, tur ar klientu kaut kā vieglāk iztēloties dabā. Kā skatu, jā. Nē, es vēl tā, par to tā
padomu, bet vispār, jā, labi ideja, jānošķika būs. Ja man pieņemsim reizēm ir tā, kad man es tāds mēģinu iedomāties, kā tas izskatītos, un tad es nevaru, tā savu galvā salikt, es tā kā uzzīmēju, cik tur tā varu, lai tādās, tas tā varētu izskatīties, tā kā labi bildi saprotam. Šito te uzsprīdē virsū firmas zīmolu un dot tā kā pārunu laikā kā suvenīru līdzi, lai domām skatās. Tas būtu ritīgi labi tāda lieta. Tas īstenībā, jā, baigi laba ideja. Līdz iedot kā paraudzīt sava mājiņa, jā, ierāmē kaut kur stūrītī noliek. Ar ko viss sākās? Jā, ko viss sākās, vai ja kaut ko izdomā, pēc tam domā, tad reku būs mājiņa, kas atgādinās. Jā. Man liekas, man pat tā mājām varētu būt viss, kā tev, Kadiliek. Man tāds pa lielam arī tāds varbūt... Zini kā, pa māju tas ir tāds, tur jautājumi ir miljons. Tur un uz katru vēl jautājumu vēl ir 100 apakšjautājumu kā minimums, tā kā. Bet, galvenās vadlīnijas, protams, diezgan visnotaļ saprotamas, ar ko orientēties un rēķināties. Ja viedlīnijas ir saprotams, mēs varam turpināt mūsu tēmu, Viktorīnu. Tad es domāju, loģiski būtu laikam paņemt mums to visu anime vēsturi, un tajā mēs varētu sākt pie lielajām, stiprajām tēmām uz nobeigumu, kas ir 3D printēšana un krāsošana. Tātad, vai tu atceries to tālo gadu, kad aizsākās tavs anime piedzīvojums, un kā viņš aizsākās, kā tu vispār pamanīji, ka tāda anime ir? Mēģināšu tā pateikt, kaut kāds 2007. Kaut kas tāds varētu būt. Es tā varu precīzi nepateikt, bet tas kaut kas tāds, jā, kad es sāku reāli. Tad varu teikt, kaut kur caur internetu kaut ko sameklēju, vai droši vien kaut kad sākās tas pa televīziju rādīja kaut kāds tur Dragon Balls, laikam bija kaut kāds jau tur sižetiņi, bet, neesmu tā viņu redzējis. Šobrīd tieši viņu skatos visu no sākuma, esmu ticis kaut pirmās tikai 30 sērijas. Nekad nevarēju saņemties, un tagad esmu saņēmies vēlreiz sākt apstīties tādu. Bet pirmo tādu es redzēju un skatījos, kas tās ir tā anime, un skatījos, un tas Naruto bija, man liekas, tajā brīdī kaut kāds populārs, ja nemaldos. Man liekas, ka tas arī bija pirmais, ko es tā redzēju. Tas mani aizrāva, man liekas, man bija tā, kad bija tā angliski viņa tā daļu gāja, un tad varbūt pat vai vēl nebija iztulkots tas beigas. Atceros, ka man puse no viņas beigās bija jālasa. Tas man ne īpaši ar subtitriem bija tā pagrūti. Es gribu skatīties sižetu, man jālasa. Es neesmu no tiem, kas varbūt skatās oriģinālu valodā. Tas nav priekš manis. Tad es atkal gaidīju, kad viss tas aizies, un atkal noskatījos. Tad ir tas top 3, varbūt, kas man bija. Tad ir Hunter x Hunter, laikam. Tas arī varēja būt. Un Ippo, Hajime Ippo, ja jūs tādu zinat, tas tāda arī diezgan paveca. Tas ir pa bokseri. Dzirdēts. Es neesmu redzējis, bet ir dzirdēts. Es ļoti varu ieteikt viņu. Tā ir tāda, es vairāk, viņa tā kā ir par cīnīšanos, bet vairāk, kas mani uzrunāja, tā ir tā komēdija, kas tur ir tā Japāņu, laikam tāds humors, kas man likās tāds diezgan foršs jautrs. Arī tā kā iesaku, ja kāds grib redzēt kaut ko jaunu foršu, tad tas ir tāds foršs jauns. Vecs anime, bet ar tādu foršu pieskaņu. Vai tu šobrīd kaut ko skaties, tev ir kaut kas? Tagad esmu iesācis to Dragon Ball, iesāku skatīties. Es tā visu laiku ik pa laikam skatos, esmu ļoti daudz redzējis, pat nevaru atcerēties jau vairs visu, ko es esmu skatījies. Mēģinu arī tā jaunāko. Tā. Bet Dragon Ball tā kā oriģinālo vai oriģinālo? Man liekas, ka tas ir oriģinālais. Tur Dragon Ball tieši to pats pirmais. Pats pirmais, jā, es tieši to sāku. Okay. Bet tad joprojām esi no aktīvajiem tādiem skatītājiem, salīdzinoši. Es visu laiku skatos, jā. Manā sarakstā noteikti ir jau virs kaut kādām 200. Tas ir jau, man liekas, ja jau es kaut kādu, jo man ir tā, kad esmu iedomājoties 2007. gadā skatījies Naruto, tad vai to Hunter x Hunter, un tagad es biju, pirms kāda gada vēlreiz viņu skatījies, jo es jau vairs neatceros, kas tur bija, un tāds foršs jau ir, kad dažreiz gribās zināt, lai tu to visu anime aizmirsti un skaties no jauna.
Man tā gandrīz vai ir. Var atkal viss sāk no jauna. Bet tad, kāpēc tu skaties? Jau ilgi skaties, kas tevi tur pie tās anime? Kas mani uzrunāja? Laikam tas sižets visus, nezinu, man pat labāk skatīties kaut kāda animes nekā kādu filmu varbūt tām liekas interesantāks tas viss vai kāda seriāla. Es pat nezinu, tas. Ja viss tas, katram ir savs tas, tur Death Note, ja, vai arī tur, es jau aizmirstu, bija es skatījos no sākuma to vienu stilu, vai tur, tas, kas Naruto, vai tur Hunter x Hunter, un tad es skatījos, ir arī par kaut kādu ēdināšanu, kas varbūt tur, par kaut kādu, ēšanu, kā var uztaisīt anime, kas tur var būt interesants. Kā es neatceros, kā viņas sauc, bet, un skatos pa ēšanu, uztaisīts tā tik aizraujoši, ka tu vienkārši skaties pa kaut kādu pavāriem, tur, kā viņi tur taisa ēst, kas man galīgi tā kā nepiesaista, bet, liekas ļoti interesanti. Vai riteņu braukšana. Viņi to kaut kā to pārspēlē to tādā spēcīgākā. Tad ir tas, mēs varam tā teikt, tas Japāņu mēdīju izteiksme, tas stils tīri, kā viņam taisa, tāds saistoši izrādījās. Bet kā es dzirdu, izklausās, ka tu baigies uz tādiem šoneniem, ekšenu. Jā. Ne? Es tagad kaut kā es nebiju uzdūries to jūsu fórumu, tagad es biju uzdūries, jā, un tad, tad tu, jā, esi šonen, tur izsekai fans, un es tāds, tie žandri, tad man tik, es reiz uzspiežu tagad tajās, kur es skatos, tad es viņus varu vēl sadalīt, es jau nekad viņus tāpat nebiju iedziļinājies, kad, izsekai ir tas pa tām, ka tu esi video spēlē, tur iekšā pieņemsim. Es man tas reiz tā atvieglo tā meklēšana, jau kaut kādi jau bonusiņi jau man arī ir jau no fóruma. Jā, es varu iedomāties, cik tas bija sarežģīti bez atslēgas vārdiem meklēt seriālus. Vienkārši, jā, tur kaut kādu to tēmu savu, jā, beigās, tur viņi tā iedalās vēl tik smalki vēl, tad, jā. Kā tu teiktu vispār, teiksim, ja tā salīdzina, nezinu, tur mūsdienu, kas ir, un tur tālais, 2007. 10. Cik ļoti anime, teiksim, priekš tevis ir mainījusies? Man liekas vienalga, man nesaprotam liekas, kā tur tas vai kaut kādā, tas pats Dragon Balls, ko es tagad skatos, kā var kaut kādā 80, nezinu, tur 9. vai 87. gada laikam tā ir animācija, kā var kaut kas tik vecs var būt tik, tāds aizraujošs. Arī tagadējais man patīk droši, kas viņam ir labāks. Vienkārši kā animācija labāk. Man liekas, tas sižet, protams, sižet gan jau paliek interesantāk un tā, bet, baigi neliekas, ka tas viss tā mainās. Man liekas, viņi pieturās vairāk pie tā visas tā stiliņa. Ir tāds bišķicīt jautājums, ka tu sāki, ka sižeti ir vēl projām aizraujoši un kas baigas senais ir, bet tā kā mēs zinām, ka anime ir lielākoties balstīt uz kaut kādu oriģinālu materiālu, vai tu esi ķēries klāt, teiksim, mangai? Nē, mangai es vēl neesmu paprovējis. Ir bijis interesi, es nemaz nezināju, kad Latvijas, piemēram, tajā grāmatnīcā laikam esot, jau pat fórumā bija, animes fórumā. Jā, Jānī Rozē var ieiet, tagad paķert. Mums ir kaut kur specializēta veikali, bet, viss būs, protams, angliski vai krieviski. Jā. Skatoties, ko tur latviski mēģināja viņi tulkot vienu brīdi, bet viņi paņēma tādas draņķīgas, kaut kādas jocīgas amerikāņu veidojumus, un tur tā kā neaizgāja, tāpēc viņi tagad vienkārši pārtirgo angļu. Bet jā, tu vari īstenībā tas, ko pie mums pārdot, ir tāds riktīgs mainstreams, tādi droši, es teiktu, visai droši labi gabali. Protams, vispār var no interneta pasūtīt arī. Piemēram, Dragon Ball Z tu noteikti varētu atrast internetā kaut kur no ārzemēm, jā, bet, nezinu, tur angļu, krievu versijā gan jau kaut šos te boxsets, kas ir kaste, kurā ir pilna ar tām grāmatiņām, un viņi maksā lētāk, un to vienkārši nopirkt vienu kastu. Dragon Balls, es gan domāju, ka visdrīzāk ir vairākas kastes jāpērk, ka tur vienā kastē nemaz viss nevar nopirkt. Droši vien, jā, es skatījos, tas sadaļas tad daudz. Tev noteikti varētu ieteikt pamēģināt, paskatīties, jo tev patīk sižeti, un tas viss, tas jau nāk no turienes. Parasti adaptācijas ir visai tuvu mangai, protams, ar atšķirībām. Tur vienmēr ir tie lielie diskusijas par to, kas ir labāks, anime adaptācija bija vai manga. Bet jā, tas tāds fun fact par anime vispār, kad viņa lielākoties ir adaptēta vai no novelēm, vai arī no mangas. Cities ir spēlēm, bet viņiem ļoti patīk taisīt anime tā, lai zinu, lai būtu drošāk, ka tur jau fanu bāze ir, un tu satājies balstoties uz to materiālu kaut ko jaunu, kas ir anime.
Bet jāpamēģina. Protams, jāteiek pāri tam, ka tas ir melnbalti un kad ir jālasa pretējā virzienā, nekā mēs esam pieraduši. Kad tur tā kā tas svāksi, ka tu paņemsi to mangu kā parastu grāmatu, tad tu sāksi lasīt ar aizmuguru viņas. tas ir labais tips, ar ko jāsāk tad. Man savulaiks arī kaut kā, kad biju paņēmis mangu un viņi kaut kur internetā bija lasījis, bet bija izdarīts kaut kā tā, kad tu viņi tā kā, dabiskā veidā šķirsti, kā viņi ir. Bet tas teksta izkārtojums, viņš beigas pamatā ir palicis, oriģinālā, ka tev jālas no abās uz to kreiso. Un līdz ar to, lasi, kā pieredzi, un tu saproti vienkārši, kaut kas nelīmējas kopā, kaut kā tie dialogi vai teiksim, tāds, pagāju, tad, tā kā otrādi savāk lasīt. Tu it kā šķirsti pareizi, bet tev jālas vienalga otrādi kaut kā. Jā, tad jūs esat tādu lasījuši, un jums personīgi jūs uzskatāt, vērts tādu, ieinteresēties, apstīties. Jums neaizrauj pašiem. Man īpaši tā manga tā neaizrauj. Es zinu, ka tie, kuri nevar sagaidīt tur kaut kādus sezonas nobeigumus vai vēl kaut ko, tie tad tur ķer ciet un lās to mangu tur tālāk uz priekšu. Man atkal, esmu pāris mangas kaut kādu bišķiņu palasījis savā dzīvē arī tīri, tā, lai salīdzinātu, kā tad bija tur iekšā, mangā, cik tur, jo parasti cilvēki saka, tur, mangā, tur, vai novelē, tur bija baigi forši, visu izskaidros, tā nebija tā kā šeit, tur nezinu, kaut kā neizteiksmīgi vai kaut kā savādāk, vai mēdz būt tās arkas, kaut kā tur tiek mainīts, un arī tad lāsta tā kā mangā, tur bišķi, varbūt kaut kas savādāk ir noticis, kaut kas tāds, kaut kas pamainīts ir, varbūt tur kaut kāda iemesla pēc. Man jau patīk visai. Man piesaistīja oriģināli tas, ka es pamanīju, ir melnbalts viss. Jo man bija tas, ka skolā, es atceros, bija spītīgs bērns, es negribēju izmantot krāsas, man nepatīk krāsas, man patīk pa melnbalto. Un tad es atklāju, ir vesela komiksu žanrs, kas vienkārši melnbalts. Arī viņš ir vairāk balstīts uz gariem sižetiem nekā amerikāņiem, jo amerikāņi, es skaties amerikāņu komiksu, viņi tādi maziņi īsi, jocīgi ir salīdzinoša manga, jo manga pa lielam uzbūve tāda pati kā animē. Tur vienkārši tie sējumi, kuros tu lāsi, ir nodaļas, bet tas kā plus stāstu, kā viņš tiek pasniegts, ir ļoti tāds pats. Man problēmas ir tādas, ka man acīm nepatīk lasīt no ekrāniem to mangu. Baigi lielais kontrasts, ja es ilgu lasu, tur sēdu, lasā lapus 100 lapas pušu, tad man acis toguras baigi. Pirkt papīra kopijas, tas ir dārgi. Vai arī šitiem e-lasītājiem ņemties, ko es esmu darījis, ir tā, bet uznāk brīži, kad gribās. Tas, ko es esmu pamanījis, kas man likās interesanti, kad, ja tu skaties to animānu adaptāciju, pašu kaut kādus lielos, tur One Piece, Naruto, pieņem Dragon Balls, arī noteikti, kad, ja tu skaties anime, ir normāli, jā. Tu paskaties to oriģinālu materiālu, viņš ir labās, pēc manas sajūtas, labās vietas un ir kondensētāks mangā. Tur nav tā kā nekas izvilkts garumā UTT. Man bija tāds sajūts, ka, ja anime ir laba tai sērijai, tad manga jau varētu būt izcila tajā pašā sižetā un kā viss kustās. Jo tur tā kā viss var būt stipri ātrāk, tur bez kaut kādiem fileriem, kaut kādām jocīgiem laika vilkšanām visam, ka tu tā hop, viss galvenās lietas lēkā, kas ir lieliem seriāliem, ir tīpaši riktīgi kritizē to, ka tur pat vesels epizodes animē sataisīts, kas neeksistē mangā nemaz. Kad citreiz, kad skaties varbūt Naruto vēl kaut ko tur tāds skaties, šī kaut jocīga epizode, ka viņam bišķi aizmirst pa galveno stāstu līniju, lai gan tur kaut kas baigi dramatiskais notika, tur kāds kaut kur doties, kāds tur miro, vēl kaut ko, tad pēkšņi tāds randoms kaut ko citu viņi dara epizode, nesaprotam. Tās visdrīzāk nebija oriģinālajā stāstā. To viņi piebūvēja klāt, lai pagarinātu animes garumu, jo tur brīžiem tiem seriāliem ir problēmas tādas, kad manga tiek ražot lēnākā tempā, nekā viņi ražo anime. Un, respektīvi, viņiem vajag izdomāt savas sižeta līnijas. Bet, viņiem jāgrozās. Es varu teikt droši, ar visai lielu pārliecību, ka visiem šiem milzīgajiem darbiem visdrīzāk manga ir ļoti spēcīga. Vismaz sākumā UTT.
visdrīzāk, jo man ir grūti iedomāties, ka, teiksim, Dragon Ballā nav izcila manga īsti, ja viņš tik daudz sataisīts, piemēram. Kaut kāds tur One Piece jau rīktīgi sen tiek slavēts, ka tas rakstnieks ir ģēnijs. Un tā, bet jā, noteikti tas ir tā vērts. Galā, protams, es nevienam neko neiesaku, bet internets eksistē, kur arī ir daudz mangas, kas ir pilnīgi noteikti legāla manga. Vecais labais internets. Tas internets. Nu ko, Dimitri, vai mums ir vēl kādi anime jautājumi? Vai mēs... jautājumi. Vai, teiksim, mums... ir kaut kāda tāds varbūt jāncīgs jautājums. Vai ir kāda anime, kura varbūt tev ir kaut kā, nezinu, iedvesmojies uz kaut ko, nezinu, kaut kā varbūt, vai pamainījusi to dzīvu skatījumu, vēl kaut kā tā? Grūti tā pateikt. Vairāk jau, pieņemsim, ja tu ieskaties kaut kādu tur, tas, pieņemsim, pieminēja, ko es Haime to Ipo, tas boksē, tu, piemēram, skaties, tev jau tur, viņi tā uzmundrina tev uz to vingrošanu, sportošanu gandrīz, vai, to, kas viņam tas liekas, ka es tulīt tieši sporta zāli, un arī jau nodarbošos ar sportu. Tas līdz galam neaiziet, bet, bet arī ir interesanti. Daniel? Tā, nosaukt savu kaķi. Naruto Uzumaki manu kaķi sauc. Tev ir kaķis. Jā, man ir kaķis. Viens kaķis, jā? Tev ir? Viens kaķis. Suns un kaķis. Suns un kaķis. Un kā suņuku sauc? Sunis Riko. Neļāva man izpausties. Neļāva izpausties. Skaidrs. Un... Kā, principā, teiksim, vai ir kāda anime, nezinu, es mošku sastaps tieši sakarā ar kaut kādu celtniecību vai tam līdzīgi? Vai vispār eksistē kas tāds? Celtniecību? Man liekas, ka nē. Tur kaut kas tur varētu tāds, jā, nekas tāds, laikam, tā nezinu. Skaidrs. Tad pāriesim bišķiņ pakāpeniski pie nākamā jautājuma. Mums te kolēģis pašlaik kaut kur ir laikam aizgājis trubadūra gaitās. Kā tu vispār uzdūries komunai mūsējai? Kā vispār? Komunai es pat... Man liekas, ka no sākuma es tur sāku skatīties, parādījās ir kaut kādi animes pat veikali. Man tas jau bija tāds liels šoks. Un tad es laikam vai nu googlē, vai nu kā es ierakstījis, varbūt tā arī anime fórums, pat nezinu. Un tad es uzdūros, es skatos, ir tiešām tāds anime fórums, ir cilvēki, arī tādi paši, kā es, kam arī interesē kaut kas tāds. Jā. Es laikam likās, ka visi tā, kaut kur jau gan jau ir, bet, es tā nebiju tā baigi dzirdējis. Tagad vienkārši, ka sapratu, ir tie, man bija pirmā arī dzirdēšana, nebija tā unikons, jā, arī, kas nav man tāds, ka bija svešs. Arī vēlētos viņu apmeklēt, bet nezinot, kad būs tā redzēt, kas notiek tajā visā pasākumā. Kas tāds tuvākais tagad būs Wintercons, ja es nemaldos, viņš notiks janvārī, datums precīzi neatceros, bet, teiksim tā, tas ir tāds Unicons, maz drusciņi varbūt mazāks, cik man atmiņa neviļ, tāds pieticīgāks, bet kopumā tur arī ir ko kā redzēt. Viņš vairāk tā kā varbūt uz cosplay kaut ko viņi tur tā kā vairāk orientējas. Bet nē, tur ir ok, tur var aiziet, kā sāk. Tur viņš parasti Ķīpsalā, vismaz pēdējo reizi, kad viņš notikās. Kam ir interesi, tad reāli. Jā, man nokrita internets, es nezinu, kas notika. Es druģaini skrēju pēc telefona USB, kāpēc tūlīt slēgšos klāt, tad skatos, kaut kas sāk parādīties. Lūk, vai tu esi, teiksim, vēl, nezinu, iepriekšējos citos kaut kādos varbūt fórumos esi bijis, nezinu, tur grupās vai... Nē. Man arī šitais bija tas, šitais ir pirmais, ko es tā uzgājis tā. Kā jau teicu, man tas tāds pirmais tāds šoks, ka, jā, te ir arī cilvēkiem interesi, arī citiem, ne tikai man. Kā teiksim, ok, Daniel, mēs tagad runājam par fórumiem, vai tev tur ir?
Kas īpaši sektoris par jautājumu. Kas par fórumiem, ko jūs par anime fórumu? Anime fórumu. Paprasīja, kāds bija pirmais iespējas. Vēl nē. Tas ir tavs jautājums. Kāds bija pirmais iespējas mūs atrodot? Pirmais iespējas, protams, pozitīvs. Es laikam domāju, ka es tāds vienpats būšu starp, bet esmu dzirdējis, ka tā zina, bet nebija domājis, ka kāds vēl uzrīkstējās vēl tur, uzņēmās, uztaisīt kaut kādu fórumu vai kaut ko tādu. Sāku lasīt, jā, cilvēki, tā kā es skatījos jūs iepriekšējā, kā arī teica daudz. Šeit ir arī tādi cilvēki, ja, kas vēl eksistē, jā. Kas arī, jā, ir kopīgas intereses. Ir. Mums, es teiktu, ja godīgi tā pašvakāk ir ar to interneta pārstāvniecību. Tagad ir baigi aizgājis tas stils, ka taisa konvencijas, ka cilvēki tā kā čupojas un tur cosplays parādās. Gan tur arī, godīgi, tas jau tāds vairāk pasākums, uz ko tu aiziet. Tas nav tik ļoti, ka tur, tu vari satikt tur citus cilvēkus, jā, bet tev vajadzēs tā kā iet pie svešiem cilvēkiem, mēģināt viņiem vienkārši tā kā pa augsto runāt. Nē, forši arī, ka tie topiki jums ir neveidojas, arī nav tikai tā anime, ir arī kaut kas interesants, arī dzīves tur problēma, kādu atrisināt vai kaut ko, jā, tur arī tāda. Nav tā, ka... Ir. Tā jau ir vairāk daļa, tas, ko es mēģinu kultivēt un veidot, ir to, ka mēs esam kopiena, un mūs tas, kas vieno, ir tās intereses, kas būtu anime, gaming, tādas modernās, geekīgās, ja tā angliski saka. Un tas viss tāpēc tas mums meklējumi atrast balansu starp personīgām lietām un ķibelēm un interesēm. Par interesēm nedrīkst aizmirst, tā kā pilnīgi arī pat personīgām arī nedrīkst aizmirst, jo tas tāds atsvešinātība būs, ka tīs nepazīst tos cilvēkus, tu nezini, kas tas tāds ir. Tā kopiena īsti neveidojās, ka tu tomēr, ja tur plikus, ja tu redzēsi tikai plikus, nikus un kaut kādas intereses, tad tur sāksies viss tā kā publiskā interneta features, tur ķipa Delfu komentāri, vēl kaut ko, kad cilvēki sāk viens uz otru lamāties, jo tur tā kā vienalga ir vēl, jo, vismaz es teiktu lielā mērā, ka cilvēki paliek tādi toksiski, jo viņi otru cilvēku neredz tā kā citu cilvēku. Viņi ķipa redz nīku, kam ir kaut kāds pretējs politiskais viedoklis. Mums ir vajag kultivēt to cilvēcisko. Un nekas, es domāju, pēkšņi tās formā sāks uzjumdīties tēmas no sērijas, kā man vislētāk ievilkt, nezinu, tur elektroinstalāciju vai kā man nomainīt jumtu lētāk. Pa elektroinstalāciju mums būtu, man liekas, vairāk jau cilvēkam būtu viedokļi. Jā, tur mums ir diezgan daudz tēmas. Varētu būt limitētāki. Un tā mums ir kaut kāds tēmas tieši par tām mājām, par tā kā apsaimniekošana, kaut kas tam līdzīgs ir bijušas tēmas kaut kādas. Bijušas tēmas, ka tu iekurini krāstiņu, kā viņiem sāk iet dūbi. Kam negadās? Kurš tur pieslēdzies dūmvadam kā ventilācijai? Jā, tāds arī es dzirdējis gadījums, jā. Vai mēs ejam pie tās lielās gaļīgās tēmas, kas ir 3D printēšana? Krāsošana, tur ir vēl viena tēma atsevišķi. Es domāju, sākam ar to pamatu un tā jau aiziesim pie krāsošanas. Cik, tikai pirmais tāds mums vajag saprast, cik tev ir vispār liela pieredze to printēšanu, cik ilgi tu jau printē? Vairāk kā gadu stabili. Visu laiku es interesējies, skatījies, un tad jau sākt ir divi tie printera tipi, vismaz man zināmie. Tas ir tas epoksīda printeris un striķa printeris, kas var redzēt mazliet aizgurējās. Un ar ko viņi atšķirās? Epoksīda printeris ir vairāk domāti kaut kādiem smalkiem tādiem darbiņiem, kā es jums rādīju tur, kur ir vajadzīgas detaļas, kur ir, pieņemsim, smalki, tur kaut kas tur, lai neredz tās viļņotās svītras, kas ir, kad nāk no printera. Bet otrs printeris, tas ir vairāk tādiem DIY darbiņiem, tā kā es tur ieroci vai pulksteni, vai pieņemsim man vai mikrofonu statīvu vai pulksteņu turētāju. Ja tev mājās daudz kas tāds vajadzīgs, tad reāli, un tev patīk kaut kas tāds, tu datorā uzzīmēt, tas nav nekas tāds baigi grūti, sarežģītais, kurš liksies, tur ir baigi jāmācās tur programmas vai kas. Es tās īpaši nemāku, un es tur visu tādus sazīmēt varēju. Ja tev patīk tas DIY, kaut ko izveidot un
Pieņemsim turpat, tagad jau visur tās, vai vāze, kur es biju arī paņems. Tur vienkārši paņem to. Tas ir šitādas vāzes, tas ir tā kā alīša, tā kā alītis, tā kā mājaslapa ir, kur tu ieeji, pilns ar failiem, tā kā bildītēm, un tu vienkārši izvēlies, es gribu šito, tu uzspied, aizmet to failu uz printeri un printēt, aiziet printējis. Tad mazliet atsaucīt. Es pareizi saprotu, kā šie divi printeru tipi strādā. Tad tas ir, kas ir epoksīda, tur iekšā ir tā kā ekrāns, kurš ar ultravioletiem gaismu. Jā, laikam ultravioletiem vai vispār vienkārši gaismu. Bet var sakot, tur ir ekrāns, kurš ietekās un tas epoksīds sacietē. Jā, viņš sāk pacelt platformiņu vai nolaist platformiņu, kā viņš strādā, un viņš tā pa slāņiem veido, ka viņš uzspīdina gaismu, sacietē viens slānis, paceļ, atkal uzspīdina, atkal sacietē, un viņš tā izceļ visu figūriņu. Viņš var teikt, epoksīda printers, tas ir no beigām. Viņa sākas, tā ir platforma, augšā tu ielej epoksīdu traukā, un no lejā, kā tu teici, ir ekrāns. Un tur ir tā UV gaisma, kas katrā slānītī, parāda to gaismu, un viņš nolaižas lejā platforma, viņš ir tā gaisma, kas sacietina to pirmo virsmiņu. Un tas kaut kādas sekundes, 2 paceļās augšā. Viņš tā kā atkal nolaižās, atkal sacietē, un tad palēnām tas figūriņa veidojas tikai no augšas uz leju. Tam otram printerim viņam vienkārši, pieņemsim, tas tā vienkāršāk izstāstīt kā pistoli vienkārši to, ko smērē, to tā kā 3D penu vai kas tur, pieņemsim. Viņš tā kā karstās līmes pistoli. Karstās līmes, pēc principa. Viņš vienkārši tas viss ir daudz smalkāk. Tur var uzregulēt arī, protams, to smalkumu, cik tu smalki vari gribēt to līniju, lai mazāk redz, jo smalkāk tu to darīsi, protams, jo būs ilgāk tas process notiks. Bet, ja tev vajag kaut kādu netik, pieņemsim, telefonu statīvu, tev tas nav vajadzīgs. Tepat, es nezinu, vai pat redz viņu to līniju. Es nezinu, vai redzēs, bet viņš nav super līdzens. Tu tā kā tu vari redzēt tās līnijas, no kurām tas tiek salikts kopā. Jā, tā kā. Bet tas ir ļoti, to aci ir jāapskatās. Epoksīda printerim reāli, tas vairāk domāts tiem smalkiem darbiem, tur miniatūrām, tādām maziņas, ka tu neredzi to problēmu viņiem. Kad to arī vari krāsot, un tad neredzēs, ka tās līnijas ir tāds vairāk kā smalkākiem darbiņiem. Es internetā, tā kā es skatījos epoksīda printers, tā problēma, ko es saskāros, ko vismaz internets man apgalvoja, ka tas pats epoksīds ir toksisks, un tev vajag labi ventilējumā vietā printeri turēt, un printeri nevari sev guļam istabā viņu nolikt, vienkārši sāk printeri, ka nebūs labi. Man tā ir. Epoksīda printers, viņam ir tāda īpatnējā smaka, bet ir... Pieņemsim, tas ir mazāk bīstamāki šitie epoksīdi, pieņemsim, kam nav tā smaka tik traki, tagad ir jau ūdens, tur ar ūdeni tu vienkārši viņu nomazgā. Vienkārši varbūt tur ir 3 eiro dārgāk uz litru, bet ir vērts nopirkt varbūt to ekoloģiskāko, lai arī tev pašam nav nekādi. Vislabāk jau pievienot to aparātu pie ventilācijas. Man viņš arī stāv pavisam citā blakus vannas istabai, tādā skapī noslēgtā. Šo printeri, nav nekas tāds baigi bīstamais tur. Ir, protams, kaut kādas tur minimālas saka tur, bet varbūt es tā nepieķeros klāt. Es vismaz nejūtu nekādu smaku printējot ar šito parasto printeri. Ar epoksīdu printeri, tur ir vajag būt droši, viss jānomazgā, tur tas ir tāds bišķi ķēpīgs darbs. Tas ir tādiem, Bet ar šo vienkārši izprintē, noņem un gatavs. Bet reāli, cik es skatos, cik viņi maksā, tad tev nemaz nesnāk tik dārgi nopirkt kaut par tos 2 printerus. Tur kaut kāda epoksīda vispār par 200. Es redzēju, tagad nezinu, cik tas otrs ekstrūders, cik, es nestrādu stāvu, kā viņi tur pareizi sauc otrs, jo es neatceros. Bet, es tagad skatos, ka galīgi nav traki. Es, protams, nezinu, cik kvalitāte ir, bet briesmīgi dārgi sen jau vairs nekas nav. Ja tu gribi iesākt, un tu gribi tādu diezgan profesionālu līmeni, tad ir uz pamatnes 25 centimetri, tad tas būs kaut kā 250 eiro. Tas ir tāds, jau ar labu kvalitāti, tiešām ātrs, viss tāds. Tad es uzskatu, ka nav tas tik traki. Pats diegs, pieņemsim, maksā, viņš svarā. Tas ir, pieņemsim, maksā
cik bija apmēram vidēji 15 eiro kilogramā. Un tā tu arī vari rēķināt, cik tev izmaksās, pieņemsim, tas statīviņš vai tā vāze vai, jebkas, pieņemsim, ja viņš svētie 20 vai 30 grami, tad jāparēķina vienkārši, cik ir tas pašizmaksas tā. Tie ir kaut kāds, nezinu, eiro vai pat ir, laikam eiro. Cik tur tie centi. Un kas tu teikt, kas ir tie tavi lielākie printēšanas izaicinājumi? Ar epoksīda printeri ir tas, kad ir vajadzīgs visu laiku, ir jānomazgā tas viss process, tāds bišķi ķēpīgs. Tev katreiz ir viss jānotīra pamatne, plātes tās te, bet kaut kādas tehniskas problēmas ar to printeri man nekad tā nav bijušas. Ar šo pieņemsim ir tā, ka viņš var printēties, kādreiz aizsisties kaut kāds gals ciet, tur aizķept ciet, vai arī viņš kaut kāda programma un nepareizā vietā viņš tur sāk printēties. Tas viss tā ir kaut kāds tur dažreiz tās tehniskās. Nav baigi bieži, varbūt tur vienreiz mēnesī izlec kaut kas tāds tur, kad ir. Bet tā, nav nekas. Vismaz man personīgi paveicies, un es gadu jau ir strādājis vispār bez problēmām nekādām. Jānomaina tikai tie gali, kas ir pašu printu to taisa, un kur iet cauri tas karsējs, tas diegs, jo viņš nonēsājas, un vai tu gribi pieņemsim lielāku vai mazāku, vai smalkāku darbu. Bet tā, jā. Pēc kādiem kritērijiem, teiksim, tu vispār tā kaut kā izvēlējies kaut kādus tur tos printerus, jo, pieņemsim, es tur, kad atveru jāvēslāk kāds ar printeriem, man vispār, tagad man, teiksim, ir saprašana, ar ko atšķirās ar epoksīda un tie strīķa printeri, bet vienalga tur izvēle ir diezgan plaša. Latvijā ir kaut kas nopērkams, ir kaut kas vēl ārzemēs nopērkams, pasūtams. Nezinu, vispār pēc kā vadīties. Nezinu. Reāli jāvadās ir pēc viena, cik viņš ātri printē, un kas vēl tāds būtu. Tagad jau ir visos tajos jaunajos salikts. Ko es vismaz varu ieteikt, visi tulīt, man teiks citi, jo tur Enders tur labākais. Manuprāt, tas, ja tu iesāc un gribi tā profesionāli tādu labu līmeni dabūt, tad AnyCubic print, tas ir viņa mājaslapa, tur var apstīties, tur ir. Un tur var arī galvenais ir ņemt, kas ir jaunie printeri iznākuši, 250 eiro, kā es teicu, tas ir tas minimālais, ar ko var sākt skatīties. Tas tev tāds, tas būs ļoti labs printeris, tas būs tev ļoti ātrs, printēsies, viss, es domāju, pat bez problēmām. Vismaz es arī lasījis citos fórumos, kad nav sagādājuši baigās problēmas. Ka viņš tāds ir, ka nevajag neko tev baigi tehniski pašam tur līst tajos visos iekšā, viss jau ir programmas saliktas, kādas ir vajadzīgas, un ar datoru ir viegli strādāt ar viņu, ar to programmu. Ok, tātad es biju citu pagūglēju, paskatījos lietas, kad es skatos visu kaut kas ir, ja mēs arī pa figūriņām runājam, pa visu kaut ko, tad modeļu daudzumi jau ir lieli, ir veikali, kuros tu vari nopirkt savas waifu modeli, visu pārējo. Man radās tāds jautājums, ko tu vari un ko tu nevari izprintēt, kur ir tie ierobežojumi, uz ko tu skaties. Kad, es tā saprotu, ka jebkuru 3D modeli tu nevari vienkārši ņemt un bāzt iekšā printēšanas softā un printēt. Jā, viņi ir, parasti ir, viņi visi ir saliekas pa gabaliem. Pieņemsim, kur ir, stāv, jābūt projektīši, šobrīd taisu. Viņus visi, pieņemsim, printēs, tur tāds eņģelis sēž. Viņu jāskatās vienkārši, kā ir pareizi nolikt, lai viņš neprintējas gaisā. Pieņemsim, šī vieta skaidrs, ka printēsies gaisā. Tā viņam jāuzliek supportiņi, ir automātiski viss, kas var saliekas. Tu vienkārši iemet to failu, var uzspiest vienkārši nedomāt. Automātiskos tos supportiņus, kas saliekas visu un viss ir gatavs. Un tad par detaļām tu šādi izprintē reāli. Ierobežojumi nav, cik tev printerī ielien tā vieta, ja tu runāji par lielumu. Ja par sarežģītumu, tad vienkārši tad laikam nav baigi ierobežojumi. Jo sarežģītāk lietas, jo tas jau vairāk printerim jādara tas viss, tas smalkais darbs, tev vairāk ir tā, tad uz tevis tā krāsošana vairāk būs
cik tu spējīgs esi to modeli dabūt to. Lai viņš arī... Teiksim, man vispār, pēc tās printēšanas kaut kāda šī tā kā pēcapstrāde, nezinu, tur slīpēšana, vai, teiksim, savienot tās pašas kaut kāds no 2-3 detaļām, tur to vienu figūru, cik tur ir, nezinu, skrupulozi, neskrupulozi, sarežģīti. Es uzreiz mēģinu, lai, kad taisu to printu, pieņemsim, ja tie supportīņiem arī jānotīra, būs tā daļiņa, nu, tur tāds milimetrīgs varbūt ir punktiņš, bišķi noslīpēt, noslētāk, lai neredz to, nekur to kvalitāti, to, lai nepazūd. Tad, nu, tam katram darbiņam es mēģinu likt tajās vietās, kur ir kaut kādas spīcītes vai kas, lai pats to supportu salikt, ne jau dators, lai es jau zinu, kad es noņemu nos, reāli man jau gan rīz vai ir gatavs darbs. Kas ir pēc tam, ja runājam par epoksīdu printeru, tad jāuzliek vienkārši vēlreiz tādā UV lampiņu, ko es nopērku vienkārši veikalā, UV lampu, lai viņa vēl pastāv, vēl sacietē kārtīgi, ja nu kaut kas tur, tas šķidrums vai kas tur nav vēl sacietējis līdz galam. Un tad es, protams, nogruntēju, un tad var tikai sākt krāsot. Bet tad, principā, ja kāds atrast to internetā, es gribu šito te figūriņu, viņš tur samaksāja $20 un pasaka, hei, Seval, vai tu vari izprintēt? Visdrīzāk tu varēsi izprintēt, ka nekam tādam nevajadzētu būt, ka ne, šito te es nevaru, jo man, nezinu, printerim izšķirtspēja nav gana. Nē, reāli varēs visu, reāli. To, ko varēsim atrast tā internetā, vai nu pasaka man tēmu, un es parādu visus, kas ir iespējamie tie darbi, pieņemsim. Ir arī mājaslaps, kurus varu parādīt, kur ir tie visi. Vai tajā pašā Etsijā uzraksta STL modeli, un tur vienkārši tie visi jau modeļi pieņemsim pa to tēmu, tur Naruto, STL, un tu ies iekšā, un tev jau visi tie parādi. Un pārsvarā visus tos arī var. Viss, kas ir dabujams 3D, tie visi jau ir izprintējumi. Okay, tad nav gadījies nekas tāds, ka, nezinu, tu paķēri kādu modeli un saprati, ka viņš garām. No sākuma es jau biju tur, protams, tur nobijos, varbūt baigi sarežģīts būs vai kas, bet es lēnām sākot pirmais mans, kas man vienkārši patika, es nebiju redzējis to, arī sēriju, tas Dragon Balls, man tas pirmais, likās, cik viņš tur ir sarežģīts un viss tas, tā forma, tā, kā tas ir. Un tu saprati, ka tu vienkārši viņu to printeri ieliec un printeris viss izdara tavā vietā, tā. Nav jau nemaz nekāda tur baigā zinātne, tur nav aiz viņa. Izklausās jau pēc tāda baigā. Tas ir vienkāršāk nekā varēja domāt no malas, ka tas ir tā kā uzcept figūriņas ražot. Jā. Tev ir vajadzīgi pieņemsim, ko tu esi. Pārtrauc tevi, piedod. Vai tu pats esi kaut ko modelējis, taisījis kaut kādus modeļus? Nezinu, tur? Jā, es šobrīd tā kā lēnām mēģinu. Ir arī tādas vienkāršākas, kur tu vari pats kaut kādas formiņas vai tās pašas telefonu statīviņas, ir tāda mājaslapa Tinkercad, kur tu ieeji un vienkārši tas ir web ķipa, ka tu vienkārši tajā pašā lapā tur arī vari visu zīmēt, darīt. Tur ir tev vienkāršas prostas formas, ar ko tu vari staipīt, garumu, platumu, vai tas ir 4-stūris aplis, savienot viņas kopā un tu izveido to formu. Vai protams, vari kaut ko sarežģītāk, un tas jau kaut kāds blenderis, vai tur jau mazliet ir vajadzīgs. Es šobrīd palēnām apmācos viņu, jo arī pašam ir kaut kādas, ko es gribu izveidot, bet trūkst tās vēl iemiņas, un tagad es mēģinu ar YouTube palīdzību visādi iet tos tutorialus un skatos, kā to veidot palēnām, un arī. Es tā saprotu, kad ir tātad... tās online kaut kādas platformas, kurās tur var, tas, kā tu minēji, Tinker, kur var taisīt šos 3D modeļus. Bet principā, teiksim, priekš paša printera, vai ir vajadzīgs, kaut kāds salīdzinoši tur jaudīgs tur dators, vai, nezinu, tur gandrīz ar jebkādu pietiktu, kurš, galvenais to programmu palaist. Gandrīz ar jebkādu pārsvarā. Nav, ja tu, protams, tajā gribi epoksīda printerim, tad vairāk varbūt dažreiz viņš man, kamēr apdomā to failu, prasās it kā, tad ir vajadzīgs tāds jaudīgāks dators. Bet ja viņš bišķi tur, laikam, to 3D uztaisa, bet, pieņemsim, ar striķi mazliet, laikam, vājāk, nav tik traki. Bet abus divus es domāju, ka nebūs tā, kad nevajadzētu vismaz būt, kad
dēļ datora viņš tur neietu kaut kas. Bet mēs šeit tāpat runājam par tādu, ka bišķi ilgāk vajag pagaidīt, kamēr viņš izdomā, kur supports ielikt. Jā, tas ir tā. Lietot var, tas ir minūšu jautājums, vai tev ilgāk vai mazāk ilgi vajadzēs padomāt. Tieši tā. Vajadzēs padomāt par pagaidīt, ja aiziet kafiju iedzert. Jā. Vienkārši tas nepacietīgs cilvēks kā es, kam vajag, es ielieku, man vajag uzreiz viņu ārā. Bet tā. Tad jāsāk investēties kompī. Tad atkal kompī ir jāinvestējas, ja grib. Bet tā kā es esmu arī, man patīk datorspēles un viss, tad arī uz to man arī nav problēmas. Mums vajadzēs pieskarties arī datorspēlēm, es tā jūtu, ja mēs tādu lielu tēmu palaidām garā. Jo šeit, ja pie mums tu pasaki vārdu datorspēles, tas nav tā, ka mēs nezinām, pa ko iet runa. Tur gan mēs varam par dzelžiem parunāt, gan par pašām spēlēm. Ar ko to sēž? Jā, mēs tā bišķi bijām iepriekš tur tā aizkāruši par šo krāsošanu. Un tad vispār, kā tas process notiek? Ar ko tu sāc? Nezinu, tu vari nopirkt jebkuru baloniņu krāsu un, nezinu, tur bez mazai nopūst, vai arī tur specializētāks kaut iet. Tā bija tā mana pirmā kļūda, ar ko es sāku. Tas bija ar akrilu krāsām. Ar viņām var krāsot, viss ir kārtībā. Viss, ja tu tur. Bet, ja tu gribi, ja tu jau piekasies tām krāsām vai ko, tad tu redzi to biezumu, jau, ka tu tā kā rotu esi vilcis, nav labi. Tad otrs jau, tas jau var teikt, jau ir otrs hobijs, jā. Ne pat pareizos sakīt, tas cita sadaļa jau jauns. Tas ir reāli krāsas, ko es pērku, tas ir vēl viens printeris. Ja ne pat dārgāk man tas sanāk. Jo tās krāsas, ko es pērku, tas kvalitatīvas, piemēram, ja kāds tu nodarbojas un gribās, tad iesaku Palejo krāsas. Tas ir tādas mazos trauciņos, tādas speciālas krāsas, kas ir tūbiņas, kas ir speciāli. Priekš modeļiem, maziem modeļiem, tad ir viņiem, lai viņas apkrāso, lai gruntskrāsa, pamata krāsa un tur visādi tie efekti, kādus tu gribi. Tas riktīgi atvieglina darbu. Tu velc to krāsu un viņa jau izplūst skaisti. Un ja tu gribi pavisam labi, tad jau vēl pūšamā pistolītes. Tad jau tas jau... Es gribēju tieši jautāt par kā tu ar kompresors. Jā. Tas, pārsvarā ir tā, ka ir pašu lielumu tu nopūt, kas ir tev vajadzīgs ar pūšamo, un tad jau tu ej ar rotu spēlējies klāt un visus tos smalkumus tur taisot. Pieņemsim, šitāds ir viegls. Reku meita man pasūtīja Pokemonu. Īvīti. To tu vienkārši nopūt to krāsu, tad tu vari aplīmēt to pārējo un arī nopūst, vai vienkārši ar rotu to pārējo visu izdarīt. Bet vēl jau, protams, ir ēnojumi, ka tev viņi jāiēno, ja tu gribi vēl smukāk, smalkāk. Jo šim es arī gaidīju vairāk, kamēr es samācījos. Un tad es tikai tā lapsai pieņemsim tā pirmā gruntskrāsa, tad ir otrā krāsa. Un tad šeit vismaz bija viegli, ka katra detaļa ir atsevišķa, izprintējās. Un tad tu viņu vismaz vari nopūst, un šitā kājas daļa, pieņemsim, atdalās. Un tad tu tās bikses vienkārši vari nopūst ar tajā zilā krāsā, un tas ļoti atvieglina to darbu. Tā ir. Tu pēc tam arī lako viņas? Es zinu, ka man tur kaut kas tur mums šis komunā Nīča kaut ko tur fanoja, ka viņš depiņā atrada kaut kādu pūšamo laku vai kaut kā. Jā. Es tieši tām krāsām es biju nopircis arī speciālo laku apstrādes. Tev vispār ir visi ekipējumi, speciālās krāsas, šitā te tāpēc es saku, gaisa, tas ir vēl dārgāks, man liekas, nekā pats printeri nopirkt. Tas ir tāpat, tas hobijs tā jau krāsošana aizgāja. Tu sāc ar mazu komplektiņu, liekas jau beigās tu jau pārēji un apaudz. Man ir interesanti zināt, ko tu vispār par kādām citām komunām, kopienām, hobijiem ap miniatūru krāsošanu, ko tu esi dzirdējis? Gan jau, ka ķipa tanciņus, kuģīšu tu esi dzirdējis, bet tu esi vēl dzirdējis par vēl kādām savādākām. Dungeons and Dragons, droši vien tas tās galda visādas spēles ir. Tur man vienkārši patīk tās pašas miniatūras, kā izskatās. Es to spēli vēl neizprotu, gribētu saprast. Liekas, ka viņi ir ļoti interesanti, jo
Man droši vien vienkārši patiktu veidot tos figūriņas un piedalīties vienkārši pēc to figūriņu veidošanas, jo, pieņemsim, tur, es nezinu, vai tas bija no tiem tie pūķi bija no tās spēles. Šitais ir laikam no World of Warcraft laika, ja nemaldos tādas miniatūriņas arī. Izskatās līdzīgi pēc tā, jā. Jā. Ir. Tāks. Ir. Es arī, kas ir interesanti lieta, ka citi, piemēram, ja tu nopērc galda spēli, citi cilvēki izkrāso tās figūriņas, kas nāca klāt galda spēlē. Jā, arī izskatās riktīgi super. Tas arī izskatās, jā. Es arī bieži skatos YouTube, bet tas tāds man arī viena no, ka vienkārši patīk skatīties, kā viņi tur izkrāso, un tad es apmācos, skatos vēlreiz palielinājumā, kā, viņi tur tā. Ir jau daudz apmācības tagad, ko es vienkārši no citiem arī apmācos, skatos, špikoju. Šis arī bija no tās, laikam, spēles, ko teica, laikam Dungeons & Dragons, kāds no vienkārši man patīk tā figūra, kā viņi izskatījās, un tāpēc viņi arī... Dungeons & Dragons priekš vizualizācijas, viņiem priekš tās kauju sistēmas pa lielam vajag. Ka tev tur tā kā parādas karte, un tad tu kusties apkārt, met kauliņus, skaties, kas notiek, tur parādās tās figūriņas, bet jā, tur ir pats, vai tu vēlēs pa kādu dzirdēs, vai tikai mums Dungeons & Dragons, ja? Jā, vēl... Pagaidām, tad tev ir. Tev varētu būt interesanti, kas ir saistīts ar anime, varbūt Gundami varētu būt interesanti, kas ir tie lielie humanoīdi, tā kā cilvēku veidīgie roboti, ka milzīgs robots, kurā ir iekšā cilvēki. Tā ir vesela, tur var pirkt figūriņas, noteikti viņas arī var printēt ar, nezinu, subkultūru veselu, ka cilvēkiem. Ka viņas tās figūriņas tieši tāpat, kā tu pēc tos kuģīšus, tanciņus vai vēl kaut ko tradicionāls, tu var nopirkt vienkārši lielu robotu un salikt viņu kopā, izkrāsot un tās visas lietas, ka tas arī vesels hobijs ir. Pats pa sevi pēc oficiālos viņi ir dārgi, salīdzinoši, bet, jā. Tad ir arī, kas ir liela, kas pie mums ir arī niša, ir šitas Warhammers, ka tu taisi milzīgas armijas ar figūriņām. Tāpēc potenciāli, ja tu vajag biznesa idejas, un tu gribi kādam piedāvāt figūriņas un krāsošanu, tu varētu Warhammer cilvēkiem visdrīzāk. Viņi iespējams ir gatavi pirkt armijas. Tikai tur varētu būt čakars tāds, ka tev kaut kādu vienu kareivīti vajag 20 variācijas izprintēt un izkrāsot. Bet tas jau tieši tas interesantais būs. Man jau vairāk jau tas hobijs, jā, tā sirdslieta vairāk jau ir. Tāds mums varbūt tāds kā sadzīvisks jautājums, jo tu tur vāzi izprintē pulksteni, jā, tur, nezinu, telefonu turētāji vēl kaut ko, tāds ir kā sadzīvisks lietas. Cik ļoti tev, nezinu, sērijas varbūt pamainījušies kaut kādi ieradumi vai kā to varētu aprakstīt, no sērijas, pirms tam, ja tu tāds domā, ok, aiziešu uz veikalu nopirkt, tad tagad tāds, varbūt es izprintēšu. Cik ļoti, varbūt tā ir kaut kas aizgājis, tā ir virzienā, ka tāds, nē, es labāk izprintēšu, man tas būs interesantāk. Ir droši vien tas, pieņemsim, AliExpress mājaslapu, ja, es esmu nomainījis uz printables. Tas, ka tu neieeji skaties, ko tu pērc, bet tu ieeji skaties, ko tu vienkārši nokačāji. Pat varat vienkārši apstīties, tas jau tā interesi pēc printables.com. Tā ir tāda mājaslapa, kur jau ir gatavi objekti. Vienkārši katrs cilvēks tur ir uztaisījis kaut ko savu. Viss tas pārsvarā ir viss par brīvu. Un tu vienkārši vari paņemt to failu un vienkārši printēt mājā, jau sagatavots pārsvarā, tur viss ir un tur... Jau citi arī darbi jau ir izprintēti, arī nofočēti, parādīti, diezgan tāds. Tur bieži vien sēžu un skatos kaut ko varētu jau jaunot, izprintēt. Mēs, man liekas, 3D printēšana, mēs plus mīnus tikām skaidrībā, kas ir vajadzīgs, lai startētu. Bet cik traki ir ar krāsošanu? Kas mums varētu būt tāds starta komplekss? Es sagribēju, taisīšu figūriņas, printēt, skaidrs, nopirkt printeris, nopirkt rezinu, bet ko vajadzēs no ekipējuma priekš krāsošanas? Pirmais ir tad standarta krāsiņas, tās Vallejo, kas ir melns, sarkans, zaļš, zils. Tās pamata krāsas un viss. Tāpēc, ka tu vari jebkuru krāsu dabūt, tāpat uzjaukt, pieņems to violeto vai ko, pārsvarā tām to vari spēlēties un visas to var internetā atrast, kuras sajaucot, tev būs tā 5, 6 vai kas viņas skaitās tās pamata krāsas, tu nopērc, un ar viņām tu sāc to zīmēt, darīties, un beigās jau tu vienkārši sapratīsi, ka tu jau,
tas kaut kāda košāka vai tas ir specializētāka krāsa, tur gribi nopirkt, tad jau tu iesi tālāk. Bet ar ko ir jāsāk, tad tās būs tikai tās 6. Protams, otiņas tu vienkārši vari vai nu sameklēt, gan jau tajās pašās grāmatnīcās vai kur, vai mazās vienkārši kaut kādas miniatūras otiņas vai nu lētākās, vai arī kaut kādā alītī atrast arī, kas arī nebūs nemaz tik sliktas, tev to sākumam pilnīgi pietiks. Jo es tagad esmu nopircis mazliet tādu it kā labākas, dārgākas, bet, vai viņas tā baigi, es jūtu to atšķirību, varbūt no tām lētajām, pat daļotām, es laikam, var teikt, varbūt baigi nejūtu. Tas nav tas. Un tas otrs, kas ir tas tās pūšamais aparātiņš, tas maina jau visu, ja tu gribi tādu kvalitatīvu tiešām darbu, tad tas pūšamais aparāts, tas ir jau pavisam cits līmenis. Cik es dzirdēju, kā cilvēki runā, ka gluži AliExpressā ieiet un pa lēto nopirkt, tad viņu nav tik labi, ka tur tomēr vajadzēs tādu normālāku summu atstāt par to. Domā, kvalitātes ziņā vai vispārībā? Jā, lai viņš būtu lietojams. Cilvēki, kas kaut ko krāsoši interesējušies, vai vismaz stāstīšu, ko esmu dzirdējis rausu galu, ka, tur tas lētājs gals, tas nav baigi labais, ka tur vajag kaut ko tādu normālāku. Tas arī būs kaut kādi, varbūt daži simti. Pa pušamo tieši, Jā, pa pušamo. Šit man ir tā, ka tas kompresoriņš, tas mazais, vai ne, kas ir, neko vairāk nevajag, jo visu tev darīs pistoli. Man ir 2 pistolītes, šobrīd viena ir dārgāka, un šitā ir lētākais variants. Un dārgākais variants ir mazliet labāk jūtami, bet, kad tu varbūt pirmoreiz sāktu, tu droši to nesaprastu un nejustu. Bet tiklīdz jau kad tu saproti, ka tev vajag acī vai kam vai smalkākas līnijas novilkt, tad tev tā otra pistolīte vairāk nodara. Bet kā standartiņā, tad, cik šitā lētākā bija, lētākais bija kaut kādi 50 laikam eiro bija tāds. Tieši pūšamais. Šis bija lētākais, 50, cik mums bija dārgākais? Dārgākais būs pati, tad ir pistolīte, labi, pistolīte 150, tad eiro būs kaut kādi. Okay. Ir arī dārgākas, bet man tas jau vairs tāds liekas jau tā. Vēl nesasniedzams tāds. Bet kompresors tev arī būs visdrīzāk kaut kur, es pieņemu visu 50 eiro. Jā, šī bija jau ar visu kompresoriņu. Viņam ir tāds mazs kompresors, ar to pilnīgi pietiek. Viņš ir tāds. Pavisam mazliet. Un viņam jau nav tā. Viņš darbojas, protams, ir slaiks, skaņa nav arī baigi trakā, ja tu mājās vai ko gribi, vai netraucē kādam. Bet nav jau nemaz tik traktē. Protams, tā ir nauda, bet nav jau tā, ka tu pirksi regulāri, ka tu vienreiz nopērsi, un tas īzāk būs uz ilgu laiku. Tieši tā. Sliktākā gadījumā var meklēt kaut kur, nezinu, varbūt kāds pārdod jau, nezinu, tur jau lietot kaut ko, un tad tur to varbūt mēģināt skatīties. Tikai tad pistolīti droši vien iesaka tad jaunu ņemt, jo tur droši vien būs izlocījušies jau visi tie galiņi, jo vai vienkārši nopirkt lietot un nopirkt lētu AliExpress adatiņas, tur ir iekšā tādā smalka adatiņa, kas vienkārši nomainās, un tad reāli tev ir jauna pistolīte, kas maksās eiro, 2 eiro. Okay. Bet tagad sāki tā kā krāsot vai kā? Vai tu pirms tam esi bijis tāds kreatīvs cilvēks ar kaut kādu vizuālo mākslu nodarbojies, vai arī šis tev tāds tā kā pirmais sākums tajā visā? Skolas laikā mākslas skolā gāju. Bet izklausās, ka pēc skolas tā kā pamācība, bet pēc tam vajag neaizrāvēs pēc skolas. Nē. Es arī, man liekas, mākslas skolu, kad gāju, cik tie bija viņai mākslas skolai 4 kursi, es kaut kā 3,5 nogāju, to puskursiņu es kaut kā mani neaizrāva tas. Es joprojām daru kaut ko tādu, pieņemsim, tur epoksīda galdu, priekš sevis kaut ko tādu māksliniecisku, kas ir. Tāds man kaut kas ir interesants, es mēģinu kaut ko ieraugu internetā, kas liekas, šito baigi grūti ir izdarīt, aiziet, es to darīšu. Tas jau skan jau kaut kas izaicinošāks, tāds interesants, ko es gribu arī sev tad mēģināšu un taisīšu.
Jā, cik es tevi klausos, tu izklausies pēc tāda īsta entuziasta, kas deg pa kaut kādiem šitādām tēmām, kad ko līdz savējo atrod, tad tagad būs pilni klapi. Jā. Varu arī tur apnikt, tur nomainīt to, likās arī, pieņemsim, par datoriem saistībā ar 3D brilles, likās, wow, sākšu ar viņu, tas ir kaut kas tāds foršot. Es viņus nopirku, paprovēju. Man tā baigi neaizrāva, arī acis tās sāk sāpēt, un man tas viss tā kā bišķi reibonis no tā visa, un tad es viņus biju pārdevis, un tad arī par to naudu, tad es izdomāju, kaut kur citur jāiegulda, nopirkt to 3D printeri. Bet tu ar 3D brillēm, tu domā tās tā kā virtuālās realitātes? Jā, Quest 2, jā. Jo es atceros, bija gadus atpakaļ, bija viena brīdi, kas mēģināja pārdot tās tā kā kinoteātros, kas bija 3D brilles arī priekš datoriem. Viņas nekur neaizgāja, bet bija mēģinājumi. Jā, un ir tās, pirmais jau, protams, ja nav provēts, tad iesaka tā paprovēt, bet ir tagad, skatījos, kad iespēja €50 mēnesi, 50 eiro nedēļā. Viņas izīrējas, tev atsūta, tu izlieto un Pokémonā aizsūti tālāk. Es tā arī pirmo reizi arī ar viņiem iepazinos. Tā kā 50 eiro nedēļā un izprovēt jau visas iekšā spēles ir diezgan forši tā ģimeni paspēlēt uz to nedēļu. Ja nāk iekšā spēles, tad ir savādāk, jo man liekas, tāpat Quests jau kaut kāds 350 eiro maksā lētākais. Jā, lētākais, jā. Tur ir paskaties, daži mēnesīši un tev atpērts pēc spēles vēl plus, ja tu gribi, tad saliekas, bet jā, paprovēt ir pats pa sevi, ja tu esi kaut kādā lielākā pilsētā, tad visur uzradušās šitās te VR telpas, kur viņi tev piedāvā tā kā atrakciju stundā maksāt un spēlēt. Ja gribi noprovēt, tad ir arī citreiz arī parādās īstenībā mākslas kaut kādās izstādēs, ka mākslinieki izstāda savus, kad ir tagad aiziet tā 3D māksla, ka tur ir vairākas ekspozīcijas, priekš kurām visām tu vēlas ķiverē un skaties, kas notiek. Tur tāpēc ir tā interesanti. Bet es tā jūtu, mēs tā lēnām plūs. Jā, mēs tā lēnām par spēlēm sākam runāt. Es tieši par to pašu gribēju, ka mēs jau plūstam iekšā gamingā, es tā jūtu. Oculus Rift aizgāja, vēl kaut kas. Uz ko tu pats, nezinu, tu saki, tu aizraujies spēlēs, ko tu pats spēlē pārsvarā? Tāks, man ir vairāk tādas RPG uzrunā. Kas tāds varētu būt? Skyrims bija labs, jā. Assassin's Creed, Odiseja, tas tāds aizraujošs bija. Tāds RPG, jā, Bet tā kā vairāk datora vai konsoles cilvēks? Nē, man bija Xbox, bet man kaut kā, es tomēr esmu atpakaļ aizgājis pie savu tā datora, un man vairāk laikam patīk, ka es viņu varu tur paķūnēt, pataisīt tās krāsiņas, viņam salikt tur un visu kaut ko tur. Es dzirdu, kādam ir īstenis gamer kompis, kas ir RGB visās malās. Jā, cenšos, man minimāli, jā. Tad uzreiz tāds jautājums, kas tad tur lācītim vēderā ir? Tāks, videokarti man ir tā GTX 1080. Nav varbūt tā gluži krūtāka, bet man tā visas spēles tā iet. Tad ir... Viņa bija riktīgi izdevusies savulaik, viņa bija baigi visiem, viņa vajadzēja, viņa arī projām pats pa sevi turās vēl labi, jā. Tāks, kas man tur, 16 gigabaitas rams, nekas tāds vairāk man te pagaidām pietiek. Un procesors man ir Ryzen 7 3800X, ja tas kaut ko izsaka. Ok, trešā paudze, jā, tas arī bija riktīgi. Tas bija tas laiks, kad Ryzens dominēja baigi entuziastu tirgu. Tur Intelam riktīgi grūti klājās trešajā paudzē, viņš tā kā zaudēja. Tā baigi pieklājīgais. Ir īpaši tāda procesori, kas sagribēs, tu var mierīgi mainīt videokarti, un es domāju, tev kādam rezervīti ir. Bišku ir, bet es jau jūtu jau drīzumā, ja tās spēles paliek ar vienu, kad nāksies jau drīzumā jau. Bet tas tiešām atkarīgs no videokartes, tev mainīt ir procesori bez videokartes. Nē, tad arī jāskatās.
Jo tev kodoli tur ir daudz, bet kas jaunā... kodoli, jā, tur bija liek. Bet spēles reāli, cik tur ir pētīts UTT, viņas vairāk par 4 grūti izmanto, ka tur tiešām ir gribis, lai spēles strādātu ātrāk, lai būtu vairāk kadru, ka tev vajag skatīties uz to, cik liela veiktspēja ir vienam kodolam. Ķip single core performance, tas ir tas lielais. Bet, klājīgs, es tā dzirdu, RGB mums arī visas labās lietas tur notiek, RPG spēlējas, cerams, arī kaut kāds jauns RPG izlaidīs, jo tas Skyrims jau cik gadus iznāca atpakaļ, viņi vēl projām tikai slauc un slauc. To pašu GTA 6 gaidu, jau gadiem gaidu GTA 6. Nu. Jā, drīz, vai tu aizrāvies kaut kādu šito... Vai tu aizrāvies ar kādiem poļu ražojumiem, kā Witcheru vai Cyberpunk? Cyberpunk spēlēja, jā, patika. Red Dead Redemption 2, tas man ļoti patika. Jā, tie lielie rockstars tur ražo lietas. Vai ir kāda spēle, kur tur riktīgi gaidi? Kur es tādu gaidītu? Tagad vienkārši, kad tie trailerīši iznāca tam GTA 6, tā likās tā, varētu būt tiešām forši. Jā, vienīgi jāgaida vēl 2 gadus. Jā, tas ir tas, ko viņi sola, lai mēs tiešām viņiem ticam. Man jau liekas, visu laiku tas ir tikai vēl konsolēm. Jā, tas ir vēl uz konsolēm, jā. PK tur būs vēl pēc kaut kādu mošu tur gada. Tā kā tur vēl... Kur tev liekas, tu esi visvairāk laiku pazaudējis? Kurā spēlē? Vai ieguldījis? Kurš to skatās? Tas man ir tāds. Man patīk arī tāda nostalģiska spēle, ko es ik pa laikam ielādēju, tad es teikšu Age of Mythology, tas 3. Tas ir tāds. Es neesmu mēģinājis baigi, bet es atceros tādā vecā, viena no stratēģijām. Age of Mythology, viņš ir ļoti tāds it kā... Un Age of Empires 3. un Mythology, jā. Bet viņš ir tā kā ļoti tā šaurās masās, bet viņa bija ļoti interesanti un labi. Es zinu, ka es viņu biju arī spēlējis un man patika vispār tā ideja tur ar visiem tiem mitoloģiskajiem tēliem un tam līdzīgi. Jā. Bet viņa tiešām ļoti tāda šaura savā masā. Viņa, nekurš katrs, visi tāda Age of Empires, zinu, tur pēc tam, ja ziņā bija tas Age of Mythology, bija vēl kaut kāds tas Age of... neatceros precīzi nosaukumu, tur kaut kas saistībā ar steampunku bija, kaut kas tam līdzīgs bija, bet arī ļoti interesants savā nodabā. Tad par to jautājumu, kādu es gaidu jaunu spēli, tad es gaidu kaut ko tādu uz tādu tēmu. Pagaidām kaut kā neredz, ka iznāktu kāds strateģiskā tāda veida, jā. Pēdējais laikam tur ir gandrīz, man liekas, tāda... Es nezinu. Ir stratēģija, ir tās klasiskās stratēģijas, kuras tiešām ir tā kā modernajos laikos viņi uztaisīja tos remasterus, kad to pašu spēli tikai uzfrišinātu. Bija man tas Age of Empires 3 laikam remasters, vai kā viņš skaitījās, ja es nemaldos, kur viņu cilvēki ļoti atzinīgi tiešām vērtēja viņu, ka viņš ir tur, viņi jauns tur kaut kādas lietas pievienoja, mehānikas, jaunas frakcijas un cilvēki tādu, tā ir viens no tiem remasteriem, kurš tiešām ir pelnījis, eksistēt. Un no mitoloģija, tāpēc arī man tas, tie tēli, tur riktīgi patīk, tie pūķi visi, un tur viņam bija tas Tors, kur esmu uztaisījis, tā kā arī kaut ko līdzīgu. Arī tāds. Ir. Tādām stratēģijas spēlēm vispār pēdējām, jaunajām, man reāli prātā sēž tikai Frostpunks, kas bija labs, tāpēc viņi var droši mēģināt. Viņi pat Epikā tur deva bez maksas kaut kādu, bet, ja nepaspēja, tad nepaspēja. Bet viņš bija tāds ļoti limitēts, bet viņš bija par augstumu un izdzīvošanu, kad tu taisi savu pilsētiņu, mēģini izdzīvot no augstuma, un tur vienmēr spēle tev dot izvēles, viņas nekad nebūs labas, tur vienmēr būs tāds depresīvs vai izdzīvošana, ka tev kaut ko vajag upurēt. Un tā, bet riktīgi labs bija. Neatceros, kas viņu precīzi taisīja, bet no modernā. Tā visvecais, tur tiešām remaster pa lielam. Tagad jau tūlītās kaut kad arī otrais Frostpunks, neatceros, kad nākamgad vai kad viņam tur
Man liekas, ka nākamgadā solī, jā, bet redzēs, ko viņi tur sataisīs. Kamēr nav iznācis, jau vēl nevar prognozēt, bet jā. Bet jau nav mēģināts, var mēģināt Frostpunk no stratēģijām. Viņš nav super smags uz stratēģiju, tiešām viņš tas patīkams, visai viegli spēlējās. Nu ko, vai mēs virzamies uz tādu tā kā nobeigumu daļu, vai arī mums vēl ir kaut kas Dimitri pa gamingu? Pa gaming, jā. Vai nerunās par sāpīgo, jā? Tev gamings tagad ir sāpīgais? Nav laika. Nav laika, dzīve nav laika gamot. Mans vienīgais gamings tagad ir šahs, viss. Tas ir ļoti klasisks gamings. Nē, principā, ja mēs runājam par gamingu, vai tu kaut ko uz mobilā telefona spēlē? Nē, laikam man tam laiks vēl nav tā baigi pieticis, jo man baigi tāds sadalīts, vai nu es tad daru to, vai nu braucu savu tur dāčiņu kaut ko padaru, vai nu tad krāsoju un pa brīvo tad laiku es tad labāk paskatos anime, atpūšos, relaksējos. Telefona vēl nekas tāds nav. Ko, Daniel? Vai aizimies uz nobeidzošo? Man tāds, es esmu izdomājis šajā te iepazīsti mazliet interesantāku un jaunus, ne tikai klasiskos mūsu nobeigojušos. Man ir tāds, tad kāds ir tev tas tālajošais plāns ar tām figūriem, kad reiku piedāvāji, vai kāds negrib nopirkt figūriņu, ka var sataisīt vēl visu kaut ko, kur ir tā tava motivācija un uz ko tu ej precīzi ar tām figūriņām? Vienkārši gribās arī, man jau māja jau drīz būs pārpildīta ar visām figūriņām, visu kaut ko. Gribās tad arī, lai es eju uz priekšu un man, piemēram, es reāli, nav tā, ka es tur baigo ciparu prasu vai kaut kādu naudas summu. Vairāk man ir tā naudas, lai es atpelnītu tikai savu to darbu, to krāsas, epoksīdu un visu to. Vairāk tā. Cik es ar tautu esmu runājis, mums pagaidām tautā ir riktīgs šoks par to, cik tu lēti pārdotās figūriņas un ko cilvēks saņem. Es arī biju šokēts, ka es saņēmu to savu puķīti. Tā man viņš pat rekirs viņu parādīja, puķītis. Nē, tā, nofokusējas, super puķītis. Jā, tur viņam apakšā pat šitas pamatnīgs kaut kas mīksts uzlikts. Vai neskrāpē visu. Jā, un iepakots bija tā riktīgi pa profesionālo, tur visās malās apčupināts un tā. Es jau baidījos, ka būs kaut kāda random kartona kastē, kur viņš tur brīvi mētāsies apkārt. Jā. Un tur slāņos. Jā, tāpēc, tagad tikai jāizdomā, lai arī attīstītu komunu un tā, esam ar mieru, ka jāuztais mums darbs kāds. Vai nu mēs uztaisam, vai nu kaut kādu konkursiņu uztaisīsim. Tā kā gaidam, konkursu gaidiet visi. Viens konkursiņš jau mums norit no Sevala. Gribot gādināt. Beidzās jau, jā. Viņš jau izsūtīja puķi galvas. Jau ir uzvarētāji, jā. Sorry. Reāli uzvarēja tajā konkursā draudzība. Jā. Man ir sajūta, ja mēs izplatīsim šito Sevala figūriņu leģendu, ka tur varētu lielāka aktivitāte būt. Plus vēl vajag lai salikt galvas kopā, vajag izdomāt, kas mums tāds varētu būt populārs anime, teiksim, faniem, vai kaut ko mums vajadzētu kaut kādu vaifu izprintēt, kaut ko vai kaut kādu čibiku vai ko tur. Tas varētu būt tāds. Tas ir laikam tās meitenītes visāds, viss kaut kas, pieņemsim, tagad šāds, jā. Jā, kultūras cilvēki zina, pa ko iet runa. Šobrīd es taisu arī ļoti tādu foršu arī modeli, man to nevar parādīt, viņš vēl ir pa figūriņām, arī kaut kas līdzīgs tāds. Vaifs, tas saprotu, tas tā kā animes meitenes, vai kaut kas tāds. Okay, vaifu, tur ir iekšā, tā teikt, angļu vārds wife, sieva, jā. Tas ir tā kā termins, ka tu izvēlies to meiteni, kur tev visvairāk patīk,
Un, ģipa, viņa tev tā kā numur viens favorīts ir waifu, tas ir tāds apzīmējums. Ģipa, ir arī husbando, kas ir tā kā vīrs, kad apzīmē savu mīļāko UTT, kas tev visvairāk patīk. Tur, protams, varbūt citiem ir kaut kāds seksuāls zemteksts vēl kaut kas, bet tautā ir iegājis, ka vienkārši prikol pēc tu saki, kur, nezinu, tu skaties animes kaut kādu, tu izvēlies, kuru tev no meiteņu varoņiem vislabāk patīk, tu saki, tas mans waifu. Tā kā taisam balsošanu, kura smukākā waifu ir, un to arī būs jāuztais. Tā ir bīstama balsošana. Tur var viedokļi dalīties. Jo tur vēl smukums, un tad ir ģipa personība, un kurš arhitīps personība. Tur ir vesels, tur... Es baidos, moderācija var netikt galā beigās. Bet tad, tad es no tevis sapratu, ka tev ir tādi tīri, lai tas bīdītos uz priekšu, arī, tu vari kaut ko sataisīt, lai savu māku attīstītu, plus, lai mājās tas viss nekrājas, un arī, izdevums nosakt. Kaut kāds, minimālos. Jā, tāpēc, ja kādam interesē, tad šis nav komerciāls projekts, Sevals mums vienkārši taisa, jo viņam patīk taisīt. Tāpēc mums bija tās nesaprašanās, kāpēc tik lēta UTT, bet es arī no otras puses saprotu, kāpēc taisīt dārgi, ko neviens nepirks. Satais lēti, lai tiešām kāds ņem un kaut galā slava izplatās. Kaut kurā brīdī, ja būs tik daudz gribētāji, ka vairs nepaspēs taisīt, tad celsies cenas. Tieši tā. Izmantojam izdevību, kamēr vēl ir, jā. Jā, kamēr vēl šis nenovērtēts talants. Jā. Jo kāda, visi padomājam to, jo vairāk viņš taisīs, jo kvalitatīvāk paliks. Jā. Būs pēc tam vēl viens printers jāiepērk, tad jau tur būs jābūvē māja atsevišķi priekš printeriem tikai. Šito betonu printeru vajag investēt, sākt mājas printēt. Es nezinu, vai Latvijā par kāds printēm mājas. Latvijā ir kaut kāds viens esot. Bija kaut kas, es neatceros, kas. Es tieši nesen kaut ko skatījos, ka kaut kā tur arī uzņēmums, viņi to māju, te Latvijā kaut ko viņi tur taisīja, viņi tā kā arī testēja, cik viņi tur ir izturīgi, un kaut kas tur notikās kaut kāds. Pie mums nav tik laikam pieprasījis, es tā pieļauju, tas... Lētāk ir joprojām uzbūvēt rokām. Vēl nav varbūt tik attīstīt. Varbūt arī ar laiku, man liekas, ka jau viss jau attīstās uz priekšu. Bet tur reāli mēs ejam uz to, kad ir tās tā kā, kā to sauc, tā kā blokmājas, vai kas, ka es zinu, ka tu vari pasūtīt no kaut kurienes, nezinu, no Somijas, teiksim, māju, un tev piegādā pa gabaliem to visu māju. Paneļu mājas visāds, jā. Paneļu. Varētu būt, ka mēs ejam uz kaut ko. Tad ļoti daudz. Jā, tāds variants. Varbūt mēs ejam ar laiku uz kaut ko tādu, ka tev pat nevajag piegādāt mājas blokus, ka tev vienkārši materiāli piegādā un tu mašīnas, kas tev izspiedīs ārā. 4 gadus nostrādājis biju Norvēģijā tieši uz paneļu mājām, visām veidojām viņas un sūtījām. Tā kā 4 gadus pat turien arī nodzīvoju, samācījos to. Bija ļoti arī pārsteigts, konkrētās, kas Latvijā te bija tas betona printers, bija kaut kā viņu, galvā iztēlēs, ka viņš būs tur tāds, nezinu, kaut kāds milzīgs, tur vienkārši agregāts, bet viņš izskaties, maziņš salīdzināšana, viņš tā kā, parastais printers, vienkārši, lielāks attiecīgā, mērogā, tā kā viņš tur to māju varētu tur saprintēt. Un arī man šeit to māju, viņa bija tāda standarta māja, tur pēc izmēra arī, kaut kā tur tie, toči, ne 100 kaut kādu kvadrātu, tāda normāla, tāda neliela maz māja, tur mašķi 60, kaut kas tur 50 līdz 70 kvadrāti, kaut kas tāds bija. Tas printerīts tāds, tā kā, jā, vienkārši no sērija tur 4 balsti, tā roka, kas tā kā tur kustās, labi, tur tā padeve it kā tam betonam, tā kā viss pa lielam tāds, nekā baigi sarežģīt, tur nav tādā mehānismā. Tāpat kā 3D printerim. Man arī likās, kaut kas ļoti būs sarežģīts, kaut kas, kas man ir neizprotams. Nācās vienreiz, tā izjaukt, lai tur iztīrītu viņu. Ir striķis, pa kurieni padeve viņu velk iekšā, karsējamais, kas vienkārši viņu karsē, un vienkārši, kas bīda, tas process, tie visi tās jostas visu. Un tas arī ir viss, nekas vairāk tur nav iekšā.
Jā, bet tas maksā naudu, kā es saprotu, kāpēc tas maksā naudiņu lielāku. Ir tas, ka tev vajag precizitāti tieši tajos motoriņos un visā. Ka tu bīdi platformai to pašu ekstrūderu, tu viņu bīdi par zem milimetra precizitāti, ka tu nedrīkst būt vaļīgs tās lietas. Un tas, par ko maksā. Tehniski viņš nav nemaz sarežģīts, bet maksā par to kvalitāti, lai tur būtu, nebūtu tie, kā tur nobīdes briesmīgi liels, lai tas būtu viss cieši un precīzi. Pret cenu attiecība pret kvalitāti, tad, es personīgi tad varu ieteikt Anycubic. Tas būs tas, cena pret kvalitāti. Viņš nav augstajā cenā, bet viņš ir vismaz tajā kvalitatīvajā. Ātrums būs ļoti labs, un tieši tas viss tas ir no metāla, viss tāds stingri un kvalitatīvi taisīts. Man liekas, tu mums jau teici, ko tu domā par komūnu, kā izskatījās, kā šeit atnākot viss bija. Laikam mēs to jautājumu neuzdodam tagad beigās vairāk, bet ir vēl tāds interesants jautājums. Ko tu gribētu redzēt nākotnē pie mums? Vai ir kaut kas tāds? Nākotnē vienkārši, lai popularizējas tas viss vairāk un lai vēl nāk. Pagaidām izskatās, man tur tā apmierina, es vēl tāds biju iešakāts, ka tur ir tik vēl forši sataisīts, kad ir naktī update visi tas laiki, ka tu redzi, ka tu vari izsekot viegli. Ja tu esi kaut ko uzrakstījis vai kāds tev ir uzrakstījis, ka tu to arī redzēsi, ka ir atbilde un ka tu tam vari viegli izsekot līdzi. Nav kaut kāds tur bardaks, ka tev jāmeklē, man bija kāds atbildējis pirms tā mēneša vai ko tur, bet nē, ka tur viss tā arī pat vēstules viens otram var rakstīt, forši viss saprotams. Tā kā mainīt es neko negribētu, nē. Izklausās, ka tavs novēlējums ir tāds kaut lielākiem, vienkārši vairāk cilvēkus vēst, lai būtu vairāk. Komūnu, piesaistam cilvēkus, lai... Mums vajag veselu šito te figūriņu taisīšanas apakškomūnu sataisīt bariņa cilvēkiem, kas varētu konkursus taisīt tālāk, jā. Jā, jo tas viss, ko līdz vairāk cilvēku parādās, tad paliek jautrāk, kur kāds kaut ko uziet un pārējiem sagatavot, tur kaut ko var dabūt šito te un tīri dalīties pieredzi vispārējo. Tas mūsu mērķis, ko mēģina taisīt. Mēs viennozīmīgi gribam sakārtoties aizvien vairāk, lai būtu vieglāk sekot visam līdzi un arī piesaistīt cilvēkus un kultivēt šo te mūsu entuziastu vietējo kultūru. Ko man liekas, mani pa lielam viss, atskaitot gala novēlējumus, vai tev, Kadiliek, vēl ir kaut kas? Man arī gala novēlējums, principā. Ok, Sevā, vai tev ir kāds novēlējums dzīves atziņa komūniešiem? Pirmkārt, tagad jau tā kā Ziemassvētki jau tuvojas, tad visiem novēlu priecīgi nosvinēt. Saprotu, jau vakar ir bijis kaut kādi svētki, jau bijuši kādi jau jūs, kā Animes fórums jau pasvinējis kaut ko. Viss sajēts. Jā, mums bija sajēts, mums bija ar šitiem džemperiem lietas notikās. Super, jā. Skatīsimies, kad mums publicēsies epizode. Varbūt svētki viss būs pagājuši, bet... Nākošajos. Jūs joprojām saņemat uz bijušiem nākošiem apsveikums. Bet turpinām darīt to, ko mēs darām, un viss būs forši. Okay. Super! Liels tev paldies, ka atnāci un parunāji. Mums citreiz jauniņie cilvēki ir tādi kautrīgi un tā viss, bet nepastāstīja, parunāja, figūriņām uzzinājām. Man liekas, mums sanāca rīktīgi interesanta epizode. Liels tev paldies! Jā, tiešām milzīgs paldies, jo, arī, teiksim, cilvēks pēc tam, kad es ieraudzīju tur pirmās tur to puķu figūriņas, man tāds, wow, tas ir vienkārši kaut kas ārpus kosmosa, nezinu, kaut kāds vienkārši bez vārdiem, jā, un kad tur vēl visāds figūriņas un tam līdzīgi tiešām prieks tādu cilvēku redzēt. Arī, kā saka, priecīgs svētkus visiem, jā, kurš tur ko svin, jebkurā gadījumā. Lai izdodās viss celtniecībā, printēšanā, lai tur viss attīstās. Nezinu, beigās būs tā, ka printeri printē printerus, kuri printē jau figūrijas. Labs ir. Tā, čau. Čau visiem. Čau visiem.